Par to, ka Kalnciemā jau vēsturiski bijusi attīstīta rūpniecība, šodien liecina vien laika soba sagraustās ēkas un krūmiem aizaugusi iežogotā teritorija. Tagad uz kādreizējo minerālu vatas pārstrādes cehu atsmet uzņēmums East West Finances, kurš šeit iecerējis atvērt akumulātoru pārstrādes rūpnīcu. Pēc loģistikas ērti. Nav tālu no Rīgas, nav tālu no Jelgavas, nav tālu no Liepājas, no Ventspils, no lielākām mūsu pilsētām, kur tiešām tās izēvielas, tie akumulātori var savākties. Un nav tālu līdz ostai gatavās produkcijas izsūtīšanai, mēs sūtīsim ar kuģiem. Pēc loģistikas tas ir ērti, pēc īpašuma cenām arī tas ir normāli, jo Rīgā tās cenas ir diezgan paaugstas. Gadā iecerēts pārstrādāt 15,000 tonu nolietoto akumulātoru, no kuriem lielākā daļa tiks iepirkt Latvijā, bet apmēram 30% ievest no citām valstīm. Uz pirmo sabiedrisko apspriešanu interesentu netrūkst, un jautājumu arī. Lielākoties klātsošos māc bažas, vai skābi nenoplūdīs Lielupē, bet svina putekļi gaisā. Vai tur ir pārpalikumi, lai var nodrošināt to, ka nekas nepaliekas ārpus, jo iziet kaut kur tā, kur mēs nezinām, kur viņš aiziet. Firmas pārstāvi skaidro, ka tehnoloģiskais process to nepieļauj. Akumulātori tikšot stingri uzskaitīti, elektrolīts notekūdeņos vispār neiekļūšot, bet svina putekļus uztvers īpaši filtri. Turklāt eksportēt gatavo produkciju bez certifikāta, kas apliecina, ka uzņēmums izpilda A kategorijas darbības atļaujas prasības, nebūšot iespējams. Pagaidām interesentus atbildes apmierina. Es neredzu nekādu problēmu, jo tā ir tā moderna tehnoloģija un ar moderno tehnoloģiju parasti jau ir diezgan droši. Ražotne nodrošinās darbu 52 strādniekiem, kuri nepieciešamības gadījumā tikšot apmācīti uz vietas. Jauno rūpnīcu plānots atvērt 2014. gadā, bet līdz šā gada 23. augustam iedzīvotāju vides pāraudzības valsts birojā var iesniegt savus jautājumus un priekšlikumus. Sandra Letāne, Andris Pāns, TV Spektrs.